Sveiciens no Eiropas revīzijas palātas Luksemburgā. Tehnoloģijas attīstība sniedz unikālas iespējas, bet var radīt arī izaicinājumus cilvēcei. Neapšaubāmi, mākslīgais intelekts ir tehnoloģija, kas virzīs pasaules attīstību nākotnē. Ko un kā dara Eiropas Savienība, lai izmantotu šīs iespējas un izvairītos no riskiem? Eiropas Savienības ceļš, lai kļūtu par mākslīgā intelekta līderi, sākas 2018. gadā, kad Eiropas komisija publicēja savus ambiciozus plānus. Mūsu jaunākajā revīzijas ziņojumā secinām, ka Eiropas komisija kopā ar dalībvalstīm strādāja pie galvenajiem ES mākslīgā intelekta ekosistēmas elementiem – finansējuma, datiem un attīstības mēroga. Tomēr šai rīcībai bija ierobežota ietekme uz Eiropas Savienības mākslīgā intelekta ekosistēmas attīstību, un tā nepātrināja ieguldījumus atbilstoši pasaules līderu veiktajiem ieguldījumiem. Papildus tam, Eiropas komisijas un dalībvalstu pasākumi netika efektīvi koordinēti, jo komisijai trūka nepieciešamo pārvaldības rīku. Balstoties uz revīzijas darbu, mēs rekomendējam komisijai pirmkārt uzlabot pārvaldību un otrkārt palielināt finansējumu. Plašākā informācija pieejama mūsu nolikā publicētajā ziņojumā. Ja jums ir papildu jautājumi, droši sazinieties ar mums.